lai updateot mums firmvāri Android no 15. uz 16. mums nepieciešama zibatmiņa. Svarīgs moments, lai būtu fleška līdz 30 gigabaitiem. Ja mums, kā šajā gadījumā, 64 gigabaiti ir, mums nepieciešams pārējo atmiņu atslēgt. Ja gadījumā mums būs vairāk, startboards vienkārši neredzēs to flešku. Un svarīgs moments vēl, ka pirms mēs ieliekam firmvāri uz flešku, mums nepieciešams, lai būtu fleška formatēta uz FAT32. Kā mums sagatavot flešku? Tas ir mūsu firmvāris, zip arhīvs. Tagad mēs viņu atvērsim. Izņemsim no zip arhīva visu, kas tur ir. Tagad pagaidīsim, kamēr mums tas process notiek. Tā, mēs pabeidzām. Mēs izņēmām visu, kas mums to firmvāru un visi nepieciešami faili, kuri bija zip arhīvā mapītē. Atvērsim My Computer un firmware, mūsu fleška. Tā, tagad mēs uzspiežām ar labo pogu uz viņu, izvēlējamies formatu. Te mums svarīgi failu sistēma, kur rakstīts izvēlēties FAT32 un varam formatēt visus datus no fleškas. Formatēšana ir pabeigta un tagad varam pārvietot mūsu fleškā mūsu Androidu firmvāru. Tā, pārvietojam. Un viss. Tagad mums ir kļūda, mēs izvēlējamies šeit un te. Viss, mums sākās process ar firmvāru pārvietošanu fleška. Tā, nu viss, mēs pārvietojam mūsu firmvāru uz flešku un tagad svarīgi mums viņu atslēgt. Uzspiežam uz flešku un eject. Sāksim ar to, ka mums vajag izslēgt elektrību interaktīvai tāfelī. Te atrodas zem tāfelī poga, mēs izslēdzam. To mēs redzam, ka vairāk nedeg indikators. Tālāk mēs pieslēdzam zibatmiņu USB 2.0. Pieslēdzām, uzspiežam ieslēgšanas pogu te un turam. Turpinām turēt un ieslēdzam elektrību ar otro pogu, kur atrodas zem tāfelī. Indikators rāda, ka tāfelī ieslēdzās. Turpinām visu to laiku turēt pogu un palaidās process updatings. Tagad mums vajag uzgaidīt kādu laiciņu. Šeit mums parādās jau upgrading rakstīts, tas nozīmē, ka viss aizgāja. Un tagad mēs gaidām. Tāfelē procesa laikā var pīkstēt, bet tas ir normāli. Tā, nu tagad mēs pabeidzām manuālo atjaunošanu operatoru sistēmu. Un svarīgi zināt vēl pirms mēs atjaunojam operatoru sistēmu manuāli, visi faili tiks dzēsti. Un tagad mēs uzliekam valodu.
varam pieslēgt pie tīkla, bet šoreiz mēs to nedarīsim. Uzliekam laiku. Pārējo pēc tam mēs uzliksim. Kad pieslēgsim pie Wi-Fi, viņš automatiski uzliks visus parametrus. Reģionu, laiku, datumu. Tā, nu viss, mēs pabeidzam. Un tagad mēs pārbaudīsim, ka viss atjaunojas pareizi. Uzspiežam te, lai atvert iestatījumus. Tā. Par planšetu datoru uzspiežam. Un te mēs redzam Android 16. versijā. Kad mēs atjaunojam Androidu, mums nepieciešams ļoti svarīgs moments, ka, lai mums fleška strādātu uz nākamo displeju, pie kura mēs pieslēgsim, lai viņa strādātu, mums nepieciešams atslēgt viņu caur Androidu. Re, kur mūsu fleška, tā, un izvēlamies izstumt, un mēs viņu atslēdzam. Tagad mēs varam lietot to flešku nākamā displejā, lai manuāli atjaunot Androidu.